Jūs domājat, ka hipnoterapija ir tikai vienīgi priekš sievietēm? Iziesim tagad ārā, paskatīsimies, es parādīšu atšķirību. Nu, lūk, tas esmu es. Bez hipnoterapijas šo mašīnu es iegādājos tad, kad es nebiju izgājis nevienu hipnoterapijas seansu, kad man bija totālākā bomža domāšana. Tas ir kaut kāda 5-7 gadi apakaļ. Vienkārši šo mašīnu paturēju kaut kādiem netīrajiem darbiem. Un lūk, šī mašīna ir tagad, kuras iegādājos tad, kad es biju jau izgājis vairākus hipnoterapijas seansus. Ja jūs domājat, ka hipnoterapija tikai priekš sievietēm, jūs rūgti maldāties. Hipnoterapija priekš tiem, kuri grib sasniegt savus mērķus. Un hipnoterapija ir priekš tiem, kuri grib reāli pieaugt. Es zinu un apzinos, ka vienīgais, kas man to var iedot, esmu es pats. Ne veiksme, ne brīnums, bet es pats nedomāju, kad nu tā tas notiek. Ka man jānokļūst nevis īstajā vietā, īstajā laikā un jādabūna veiksme brīnums, bet vienkārši jāsalabo sava domāšana.